Jā, šis jautājums joprojām ir aktuāls, un joprojām meklēsim uz to atbildes un domāsim par to, kad lasam savas bībeles, kad uzējam kaut kas iedod uz to atbildi, tad arī piefiksējam un varam padalīties arī uz šo. Jā. Es joprojām neesmu iztulkojis latviski. Nu, kā jūs viņu tulkot latviski šo tekstu? Jā, es arī līdzīgi tulkoju. Mēs tikām izsaukti esamībā. Jā, tas laikam varētu. Un runājot par jautājumiem, vai jūs arī esat kādreiz uzgājuši Bībelē kādus labus jautājumus? Un manuprāt, tas varētu būt kā tēma nākušai impaktā, kur Hagārei Dievs jautā Sāras kalponei, no kurienes tu nāc un kurp tu ej? Un šo jautājumu arī gribētu jums katram adresēt. No kurienes es nāku un uz kurieni es eju? Un tas ir kopā ar to visu, kas es esmu, kāpēc es šeit esmu, un no kurienes es nāku un kur es eju. Jā, ko jūs sagaidat par nākošo gadu impaktā šādu tā kā nosaukumu tēmu. Tas tāds mazs ieteikums varbūt. Nezinu. Labi. Šajā vakarā es ar jums padalīšos ar vienu stāstu. Kāds no jums ir to jau dzirdējis. Un jo tas arī daļai atbild uz šo, kam es esmu izsaukt, kam es esmu vajadzīgs. Kad es biju mazs, atceros no mazotnes, cik es atceros, man mamma veda mani uz laukiem. Tas atradās Madonas novadā, Praulienes pagastā. Kāds zina tādu vietu? Madonas novada zina. Jā, Praulienes pagasts. Nu, lūk, un tur man ļoti daudz radi dzīvo. Tur arī tādā lauku mājā dzīvoja mans mammas brālis. Nu, un lauki kā jau visi lauki, visi lopi un meži riņķi un zemes apkoptas ar dažādām lietām, kas tur auga. Un tā iesākās, ka katru vasaru mani un māsu sūtīja uz turieni. Nu, un, protams, mums lika pie darba, ravēt, kapelēt un visus pārējos lauku darbus darīt, un tas, protams, nepatika. Patīk kādam ravēt un kaplēt un dārzā tādas lietas darīt, kur kam patīk. Jā. Kad jau izaug, tad jau patīk. Kad jau izaug. Bet kā mazs tu esi, tev galīgi nepatīk. Nu, lūk, un dzīvojot laukos, bet bija vispār arī, kad biju mazs, kad darbi, kas man patika. Vai bija jums arī kādi darbi, ko lielie darīja, un jūs arī gribējāt darīt, ka bijāt mazi? Nu, es atceros, ka viena no lietām, ko man neļāva darīt, tas ir pļaut zāli ar izskapti un neļāva skaldīt malku arī ar cirvi. Bet es ļoti gribēju to darīt. Nu, lūk, un tādos laukos dzīvojot, kur ir lopi, un cilvēki ceļās ļoti agri no rīta, 5 no rīta, iet slaukt, vēd ganos, un tad viņi vienmēr ietur diendus, tā kā es šodien ieturēju diendus. Es arī šodien agri ļoti cēlos, un lai braukt uz šejienu, es arī šodien atļāvos mazus diendus. Un tur bija regulāri diendus. Bet tā kā es agri necēlos, un kamēr viss gulēja, to es saucu par savu laiku, jo tad es varēju darīt visas tās lietas, ko man neļāva. Jā, es pakluso gāju gan pļaut zāli, gan skaldīt malku, ravēt, gan nē. Tas nebija mans. Bet to man bija jādara citā laikā. Nu, lūk. Un tur arī bija 2 dīķi, kuri bija zivis karūs, palielam karūs. Un viens no maniem pienākumiem, kas man tīri labi patika, jo tur bija daudz kaķu. Kā jūs domājat, cik kaķi tur varēja būt?
Vispār viņi visu laiku mainījās, man liekas, tas skaits. Bet, jā, tur no 8 līdz 11 tur, un figurēja tur visu laiku šādā daudzumā. Un, jā, viens no maniem darbiem bija makšķerēt zīves kaķiem. Jā. Kāds ir makšķerējis? Meitenes daudz arī puiši. Patīk makšķerēt? Patīk makšķerēt. Šodien mēs arī puišiem bijām aizgājuši pamakšķerēt. Un Markus noķēra asari. Ziniet tādu zīvu asari? Jā. Lūk, un tad es kā jau stāstīju, ka es uzaugu neticīgā ģimenē. Ja? Tas būs ar stāsts par Dievu un kā viņš man palīdzēja. Bet labi. Un tad es makšķerēju zīves kaķiem, un man bija tāda maza, neliela garuma bambusa makšķerīte. Tā bija manējā personīgā, un neatceros, kā es pie viņas tiku, bet tā bija manējā. Lūk, un jūs visi zināt, kā makšķerēt, tu paņem tur zāķi, uzliec slieku, labi, pirms tam es liekas jāsarok, bet, kad es sarats vai ne, tu uzliec zāķi, viņu tu iemet iekšā, un tad tu gaidi. Un tad, kad tā zivs paroja to pludiņu zem ūdens, tad jau vēl kārā, vai ne? Jā, un es pēc tāda principa makšķerēju un diezgan veiksmīgi. Es daudz karus saķēru, kaķiem devu, un arī suņi tur bija, suņiem arī garšoja. Lūk, un tad vienā jaukā dienā es makšķerēju, un es mazliet biju aizdomājies. Es aizskatījos kaut kur tālumā un domāju, neceros ko, bet kaut ko. Un tad es paskatījos to pludiņu, un viņš staigā no vienas puses uz otru pusi, no vienas uz otru. Es tā, ko tā zivs tur var ņemties? Labi, vēl bišķi pagaidīšu. Viņi nerauj zem ūdens, te vilkšu ārā. Un viņi nerauj. Tas pludiņš tik staigā no vienas uz otru pusi. Man apnika gaidīt, un es to vilkšu ārā, ko viņi muļķojās. Es valku ārā, un es nevaru izvilkt vienkārši. Man makšķeri nospriegojas un pārlūst man tā bambus makšķeri. Un paliek tikai tādā mazā miziņā vēl karājoties, ka es varu izlikt ārā, un tur galā ir liela karūsa. Makšķeri pārlūza. Bambus makšķeri nav nemaz tik švaka, jā, bet es neatceros precīzi, cik liela ziņa, kā liela bija. Es tik liela ziņa nebiju savā dzīvē noķēris. Cik jūs lielāko zivi esat katrs noķēris savā dzīvē? Kuri makšķerējuši? Tādu noķēri, ja? Kurš ir makšķerējis? Cik liela zīve? Tāda. Kas tā bija pa zīvi? Līdaka. Ok, šī tāda. Izskatās pēc zemmēra, bet labi, jā, 45 cm. Labi, jā. Kā? 2 kg līna. Tu noķēri. Labi, jā. Tu tēvam teici? Ka tu izvilki... ok, jā. Droši tās noskatās, labi ņem. Jā, vēl kāda rekorda? 45 līdaka, līnas, 2 kg, tas tāds nopietnis. Šitāda. Jā. Zini, kas tā pa zīvi bija? Karpa. Karpa forši, jā. Vēl rekordi. Markus, Es pat biju klāt, ka viņš noķer. Ne lielāko savā dzīvē, bet tu jā, bet karpā, jā? Bet jā. Cik? 75 cm. Līdaka. Labi, jā. Lūk, un es noķeru arī lielu karūsu. Un tas bija ļoti priecīgs, es nesu visiem rādīt, un tiešām bija sajūsmā, un pirmo reizi noķeru tik lielu zīvi. Bet arī tajā pašā laikā bija mazas bēdas iekšējas, jo mana makšķera bija pagalām. Es nezinu, šodien droši vien visām lietām ir savādāk pieeja, bet tajā laikā, paņem nazēju uz mežu pēc lazdas, vai ne? Jā, tā ir jauna makšķera. Nebija tas, kas bija tā mana bambus makšķerīte, bet ar lazdu arī varēja kaut ko makšķerēt. Lūk, un ap to laiku mans mammas brālis, viņš nopirka jaunu makšķeri sev. Ar teleskopisku kātu tādu izvelkam, ar tādu spolu, visu tādu, es tādu nebiju redzējis. Un likās tik, wow, kaut kāda advancētā tehnoloģija. Lūk, bet man piekodināja Edgar, tu šo makšķeri nedrīkst aiztikt. Es to, nē, protams, ka nē, vispār. Es arī negribēju aiztikt.
negribēju neko sabojāt. Nu, lūk, bet vienā jaukā dienā, kad bija diendusa visiem, un man mans laiks, un es gāju garām vienā vietā, un es ieraudzīju tā makšķeru tur stāv stūrī. Es tā, bet varētu pamēģināt. Kamēr viss guļ, neviens jau nezinās, neredzēs. Nu, lūk, es paņemšu to makšķeru, aizgāju uz dīķi un sāku tur mēģināt viņu izvilkt ārā un tās poli, bet tu nemāk apieties ar viņu un man tur tā augla, tā sapiņķerējās, viss tur sagāja, vienkārši tādā bārdā, kā mēs sakam. Un es nezināju, ko lai dara, es vienkārši paņēmu viņu noliku vietā, turpat, kur paņēmu un neko nezināju. Nu, lūk, un tad bija pienācis vakars un vakarā es ravēju, jā, un vagā biju, bet svētais gars tajā laikā, to es nesapratu, ka svētais gars, un viņš uz mani runāja, viņš tā kā, es ļoti sāku nožēlot ka es neesmu paklausījis. Es paņēmu, un tas slikts rezultāts, un es pat apraudājos, un es lūdzu Dievam piedošanu, es it kā biju neticīgs. Nu, kas tas ir, kad neticīgi cilvēki tomēr lūdz Dievu? Un es lūdzu Dievam piedošanu par to, ko es izdarījis. Es tiešām nožēloju savu rīcību. Un tad vienā brīdī es dzirdu mani sauc. Edgar, atnāc šurp. Un jūs ziniet, reizēm, ka jūs nevarat zināt, bet jūs ziniet. Tā kā es zinu, ka mani sauc tieši tāpēc, ka atraduši makšķeri. Tāda iekšēja pārliecība, tāda, es vienkārši zinu, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mani sauc. Jums ir kādreiz bijuši tāda, es nezinu, kā to sauc par čuju, vai sieviešu intuīciju, vai kā, es nezinu. Nezinu, bet tu zini vienkārši. Tu nevari to zināt, bet tu zini. Man liekas, kad kaut kāda no tādām dievišķām funkcijām mūsos ielikts, tā kā kādreiz kaut ko nojaust, saprast, aptvert. Un es vienkārši zinu, ka mani sauc tāpēc, un es vienkārši eju. Un es ieju iekšā, un man rāda to makšķeru, Edgar, tu to makšķeru ņēmi. Es, protams, tajā brīdī varēju melot, es varēju teikt, es neko nezinu, jā. Bet, būsim godīgi, tur neviens cits nav, kurš varēja to paņemt, jo tur mēs meža vidū, lauku māja, tur diez vai kāds būtu nācis no malas un aizticis makšķeru. Bet es nezinu, bet tajā brīdī es vienkārši teicu, jā, es to izdarīju. Jā, es viņu ņēmu. Un jūs ziniet, es ar tiem cilvēkiem augkopā, es viņus pazinu, un es zināju to, ka es saņemšu par to kaut kādu sodu, vai tas būs pēriens, vai es nezinu, vai uz mani tur sarās, bet es biju tā kā jau noskaņojis uz pērienu, jo tas tā kā būtu pelnīt tur arī normāli, un pazīstot šos cilvēkus, es apmēram nojautu, kas man gaida. Un viņi tā, viņi prasa, Edgar, vai tu ņēmi? Es teicu, jā, es. Un viņi tā, tu varēji vienkārši pateikt, ka viņš aiziet un noliks, viss, neko aiziet, viss projām, tur paliek viens stāvot. Es tā apmūs mazliet. Un, protams, šo notikumu es atcerējos tikai pēc daudziem gadiem. Tikai tad, kad es atgriezos, kad es uzzināju par Dievu, un šis viens no tiem notikumiem, kas atnāca man atmiņā, kā ir bijis, un ka Dievs ir atbildējis uz manu lūkšanu. Dievs man ir piedevis. Un tāda laba mācība tajā visā ir to, un ko es esmu piedzīvojis atkal un atkal, to, ka Dievs atalgo taisnu rīcību. Es varēju melot, bet es biju godīgs, pateicu, jā, es paņēmu un es lūdzu arī Dievam piedošanu, un Dievs piedeva un arī saudzēja mani. To, ka es nedabūju nekādu sodu, vispār neko. Pat nevienu rājienu, nevienu dusmīgu vārdu, neko, un tas tāds bija man pārsteigums. Un joprojām šis jautājums, kāpēc, kam es esmu radīts? Un, lai gan mēs varbūt bieži to neaptveram un nesajūtam, ka Dievs visu laiku mums līdzās.
šie notikumi man tikai atgādināja to, ka es tā, wow, Dievs, tu vienmēr esi bijis man klāt. Visas manas dzīves gaitās, visā manā gājumā, tā kā es tevi noliedzu, es tevi nepazinu, es negribēju neko dzirdēt par tevi, es tevi pat ienīdu, jo kāpēc es ienīdu Dievu dēļ tām reliģiskām visādām lietām, kas notika un visiem, kas man nepatika, vispār ar reliģijas neko negribēju saistīt savā dzīvē. Un Dievs pat vienmēr ir bijis klāt. Vienmēr man svētījis, vadījis, sargājis un atbildējis lūkšanām. Un kā Dāvids saka, arī psalmos, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu tur savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķīga un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Kad es domāju par šo, ka mēs esam ienesti eksistencē ievesti, tāpēc, ka mēs esam vajadzīgi, un es dodu jautājumu, kam mēs esam vajadzīgs? Lai tikai citiem būtu labi, lai tikai citiem kalpot, kam? Un tas, kā Dievs ir ap mums katru, tas, kā Dievs mūs redz, vada un cik mēs viņam svarīgi, tas, ko es ieraudzīju, ar ko es jau ar dažiem padalījos, to, kad es esmu Dievam vajadzīgs. Jūs katrs esat vajadzīgs Dievam, un tas man mazliet, es nespēju to aptvert līdz galam, tāpēc, ka Dievs ir tāda būtne, kura pati pilnība. Viņam nekas netrūkst, viņam nekas nav, viņam neko nevajag no manis tādā ziņā, kad viņš ir pati pilnība. Un tomēr Dievs ir ap katru no jums, ap mani, ap tevi, un katrā lietā, ko Dievs dara, viņš saka, tu man esi vajadzīgs. Un ja nebūtu neviena cilvēku uz pasaules, tu pat nebūtu varbūt kam kalpot, tev nebūtu kam dēļ kā otra dzīvot. Dievs saka, tu man esi vajadzīgs, tāpēc es tevi radījis esmu. Un tu man esi tik ļoti vajadzīgs, ka es labāk mirstu nekā es bez tevis dzīvoju. Un to mēs redzam arī pie Golgātā, pie krusta, kad Jēzus sadod savu dzīvību, kā pierādījumu tam. Es joprojām gribu jūs aicināt meklēt uz šo jautājumu atbildes, jo viņas ir daudz un viņas ir skaistas. Viņas arvien vairāk atklāja Dievu raksturu, kāds ir Dievs. Un gribiet vai negribiet, jūs iemīlēsiet Dievu. Arvien vairāk. Jā, šī tā lieta, ko es vēlējos jums šokar līdzdalīt, un it kā mazs stāsts, bet ar lielu nozīmi.